Esiet sveicināti mūsu YouTube kanālā, kas ir veltīts padomju mantojumam un tā izpausmēm mūsdienu publiskajā telpā. Šoreiz mūsu tēma būs saistīta ar Latvijas padomju mākslu. Un arī to, kādā veidā tā joprojām ietekmē mūsu šo publisko telpu. Un tieši tāpēc es arī uzaicināju Ievu Stahovsku, kura ir mākslas vēsturniece, kas sāk savu izglītību kā filozofe, vairāku grāmatu autore, sastādītāja, arī darbojas Latvijas Lemtīgajā mākslas centrā, ir pasniedzēja arī Latvijas Mākslas akadēmijā. Es ceru, ka tas arī viss vai vēl kas piebilstams. Tas, ka es veidoju arī izstādes, kā kurators strādāju, kas ir būtiski arī tēmas. Jā, un it ceļš tas, kā es esmu ievērojis, tad pēdējos 11 gadus gan Lemtīgais mākslas centrs, gan arī tu personīgi esi pievērsies vairāk vai mazāk padomju šim mantojumam. Un tieši saistībā arī ar postkoloniālismu. Ja. Var vairāk par šo pastāst, tieši par šo darbību. Jā, tā secība tāda, ka es tiešām sāku tāda mākslas vēstures pētījumiem par padomju periodu, jo tas bija diezgan uzkrītoši, ka tobrīd, kad es sāku strādāt jau kā jauna mākslas zinātniece, šis te padomju posms bija tāds ļoti margināls, par to nevēlējās runāt ne mākslas vēsturnieki, pētnieki, tam nevēlējās pievērsties. Un arī paši mākslinieki, proti iesaistītā paudze, arī no tā it kā novērsās. Un pat dažkārt, kad bija tieši tāda tieši konfrontācija par vai jautājumu uzdošanu, vai mēģinājums kaut kā mudināt šos cilvēkus, kas bija laika biedri tieši tādā padomju periodā, viņi arī diezgan konkrēti pauda šo te nevēlēšanos atgriezties pagātnē. Un tad, protams, ir tāds jautājums, kāpēc un kas ir tie iemesli, lai gan, protams, tādā virspusīgā ziņā tie bija skaidri. Un kopš tā laika mana interese par šo te padomju periodu nav mainījusies, respektīvi viņa ir turpinājusies. Bet tas, kas ir mainījies, ka arī šobrīd es strādāju ne tikai ar šo te mākslas vēstures pētniecību, bet ar to, un mākslas tas ir ļoti efektīvs veids, kā caur mākslu izzināt padomju laiku, nepalikot tikai pie pašas mākslas lauka vai šīs teritorijas, bet caur mākslu, liekot lietā šos te mākslas instrumentāriju, atgriezties pagātnē, un tas skar, protams, šīs te atmiņu studijas pētniecību un arī tevis pieminēto postkoloniālismu un dekolonialitātes pieejas. Un kas, pieņemsim, ir tieši latviešu padomju māksla? Jo vienā no šīm grāmatām, Atsadzot neredzamo pagātni, Piotrs Piotrovskis rakstīja diezgan tādu interesantu tēzi, proti, ka padomju laikā šī bloka valstīm bija daudz lielākas atšķirības, viņām bija daudz lielākas nacionālās atšķirības nekā mūsdienās, kurā darbojas šis Lemtīgais mākslas tirgus. Līdz ar to, pieņemsim, Latvijas māksla atšķirtos no, pieņemsim, Dienvidslāvijas mākslas. Ja? Un tad kāda būtu latviešu padomju mākslas kā šīs īpatnības? Jā, un interesanti, ka tu sāki ar Piotru Piotrovski, kurš ir tāda ārkārtīgi zīmīga figūra, pētot viņa gadījumā Austrumu Eiropas mākslu, un mēs tu lieto vārdu bloku māksla, mēs lietojam vārdu bijusī padomi, postsociālismu, postkomunismu, ir šie dažādie termini, kas it kā runā par vienu to pašu, bet patiesībā tās atšķirības ir būtiskas. Un arī Piotrovskis, viņš arī savās tādās atslēgas tipa tekstos, viņš diemžēl nerunā par padomju mākslu. Viņš runā par bloku mākslu, viņš pats ir poļu mākslas vēsturnieks Polija, protams, kā tāda centrāla valsts visā šie te bloka scenāriji tieši attiecībā uz mākslas ietekmi. Bet viņš arī atzīst, ka šī padomju māksla, lai arī viņa pieder pie bloka, tajā bija būtiskas atšķirības, un viņš nejūtās gana, nevis kompetents, bet tas ir vēl milzu lauks, kuru viņš vienkārši neietver savos pētījumos, kuri jau tā ir ļoti, ļoti plaši. Un savā ziņā tas ir ļoti žēl, jo patiešām šī pētnieka skatpunkts joprojām ir tāds ļoti iezīmīgs arī šodien. Bet es redzu, ka tu esi arī atlasījis grāmatu, piemēram, Borisa Groisa, kurš ir savukārt krievu filozofs un arī mākslas teorētiķis, kurš runā tieši par Krievijas mākslu. Un patiesībā tā ir tāda
Tas jau iezīmē to kompleksitāti. No vienas puses, runājot par Latvijas mākslu, mēs runājam par postpadomju mākslu. Protams, Latvija bija daļa no Padomju Savienības un daļa no, mēs varam teikt, arī Austruma Eiropas un šī bloka konteksta. Bet ne Pietrovska teiktais, ne, piemēram, tās Grojsa dažkārt ļoti provokatīvā analīze, mēs viņu nevaram viens pret vienu attiecināt uz Latvijas situāciju, jo arī Baltijā tā situācija vēl bija niansēs atšķirīga, lai gan kaut kādās lielajās, varbūt tādās ģenerālās līnijās mēs varam to attiecināt visnotaļ atbilstoši par to, ko viņi raksta. Proti, ka jā, kad šī daudzveidība bija pietiekami liela, protams, šī mākslas un varas attiecības bija ārkārtīgi, teiksim, tā līdzatkarīgas. Un arī šī amnēzija, jeb tāda nevēlēšanās atgriezties pagātnē, tā arī bija raksturīga visai postsociālismu teritorijai. Bet, pieņemsim, ja mēs runājam par padomu laikā vadošo stilu, vismaz oficiāli vadošo stilu, kas bija šis Latvijā biežāk runāt par realismu kā tādu, bet tātad šī ideoloģijas kontekstā tas bija sociālistiskais realisms. Tajā brīdī, kad, piemēram, Boris Grojs apraksta sociālistisko realismu Krievijā, mēs nevaram to viens pret vienu attiecināt uz Latviju. Un arī, piemēram, Pietrovs, kas dažkārt veidoties šeit salīdzinām par to, kā tas bija Polijā, kur tā bija ļoti īsa patiesībā epizoda, un viņiem šī modernisma un tādas abstraktā māksla, modernisms bija arī sociālismu laikā, tad tomēr vadošajās pozīcijās. Viņiem arī šī sociālisma trauma nav tik liela, un viņiem šie pētījumi ir daudz vairāk. Vai, piemēram, bijušās Dienvidslāvijas valstis, kur sociālisms vispār bija ļoti, ļoti īsa epizode, kur šis modernisms bija oficiālā doktrīna. Un tās atšķirības patiešām ir ļoti, ļoti lielas. Un tas nozīmē to, ka patiesībā ir Latvijas pētniekiem, Baltijas Latvijas pētniekiem, ir tas būtiskais uzdevums pašiem radīt savu narratīvu, nevis sekot šiem ārpusē rakstītajiem, kas bieži vien tomēr ir tas, ja ir šī autoritāte jau, kas jau ir kaut ko pateikusi, tad ir lieliski citēt, lieliski tam sekot, bet Latvijas gadījumā tas patiešām ir ļoti būtiski kritiski skatīties uz šiem tekstiem, šiem pētījumiem un radīt to niansētāko, precīzāko narratīvu, zem kuru mēs varam parakstīties kā atbilstoši. Jā, jūs bieži vien esat ievēros narratīvas saistībā vairāk ar tiem disidentiem vai tādiem, kas ir vairāk malā stāvoši, vai arī tādi, kur tiek it kā aizliegti. Un tam līdzīgi, kā, piemēram, mēs biežāk runājam par NSRD mūsdienās, nekā par kaut kādiem oficiāliem tiem gleznotājiem. Protams. Un no vienas puses, protams, tā loģika ir saprotama, jo tas padomju periods, es lietoju bieži vien šo terminu nesenā pagātne, un proti arī pagātne, jo pagātne ir kaut kas ir daudz nesaķemētāks, daudz spuraināks nekā vēsture, jo vēsture jau ir, tur tas narratīvs ir jau izlīdzināts, viņš ir lineārs, tur ir lietas, kas ir vienkārši atzītas par neatbilstošām tam vadošiem stāstam. Un pagātnē, savukārt, tur ir visas tās pretrunas, kas, man liekas, ļoti, ļoti būtiskas, kas ir jāņem vērā. Un tā kā šī pagātnē, protams, ir diezgan nesena un tuva, tad daudz biežāk ir interesanti pētniekiem, arī māksliniekiem ir strādāt ar šo arī tas jēdziens nonkonformisms, jeb ar to mākslas mantojumu, kas neatbilst tam pieprasītiem varas diskursam. Un it kā tā loģika ir skaidra, tas tāds paisuma bēguma attiecības, ja tobrīd viņa bija marginalizēta, tad šobrīd viņa nonākusi centrā, un tas, kas tobrīd bija centrā, tiek marginalizēts. Bet jau es teiktu, tomēr, ka tā laika distance veidojās pietiekami, lai mēs būtu gatavi atskatīties arī uz šo vadošo, varas etablēto, varam teikt arī konformistisko un konjunktūristisko mākslu. Tieši tāpēc, ka situācija jau viņa nav melnbalta, tur jau tās nianses ir ļoti daudzveidīgas, un man pašu, piemēram, ļoti interesē tā māksla, kas bija oficiāla, bet vienlaikus spēja arī iesaistīt starptautiskā avangarda valodu vai dažādas izpausmes, kas neatbilda tai vadošai mākslas doktrīnai. Tas gāja caur dizainu. Jā, tas bieži vien gāja caur dizainu, tieši tā. Bet tur ir pieminēja, ka ir jāveido savs narratīvs, tad kāds viņš būtu? Aptuveni.
Nu, viens ir tas, tieši šī niansētība par to, ka tā situācija, nu, viņa nebija tāda kardināla un krasa, kādos pretpolos bāzēta. Viņa patiesībā, un tas arī, ko min tomēr daudz laika biedri, kas runā par šo posmu, ka, un tā ir tā kā, nu, tas arī varbūt ir kaut kāds tāds jau standarta, kaut kāds skatījums, kas ir izveidojis, bet es ticu, ka tāds viņš arī bija, ka nu, tāds tīrais disidentisms, piemēram, ja mēs runājam par disidentismu politiskā, sociālā kontekstā, tur būs šīs figūras. Mākslā viņu ir ārkārtīgi maz. Nu, tie bija drīzāk izņēmumi, un kas bija šie iemesli izņēmumi arī, protams, ir jāskatās. Bet daudz biežāk gan no institūciju puses bija tāda pielaidīgāka attieksme, tur netika prasīts, tāpēc es arī pieminēju, ka šis sociālisms Latvijas mākslas kontekstā, mēs pat īsti ir grūti runāt par to tādā ļoti striktā nozīmē, tāpēc, ka viņš diezgan ātri pieļāva dažādas modernizācijas elementus, formālismu elementus. Un arī, kas ir diezgan raksturīgi, ka šodien pētot šo sociālismu daudz vairāk runās par kādām tādām estētiskām, stilistiskām lietām, nevis par šīm te varas attiecībām. Jo, protams, ka sociālisms bija politiska māksla, politizēta māksla, ideoloģija pakļauta māksla. Un arī no mākslinieku puses, šis tāds tīra pretestība, pretošanās, es saprotu, viņa faktiski arī nebija iespējama, ja vien tur nebija, varbūt Visvalds Ziediņš Liepājā, kurš ātri viena atteicās no līdzdalības mākslas scēnā, vai Raimonds Līcītis arī līdzīgi šobrīd Kurzemē dzīvojušs mākslinieks, kurš atteicās pabeigt akadēmiju, tāpēc, ka viņš nevēlējās kārtot šos te marksisma, ļeņinisma obligātos priekšmetus, bet tie bija tādi, atsevišķi īpaņi. Un lielākoties mākslinieki pieņēma noteikumus, un šī pielāgošanās notika. Un tā bija tāda, dažkārt, es nepēc, tas varbūt nav precīzi apzīmējums, kaķa peles spēle, bet tādas, kaut kāda tāda robežu testēšana, pareizo terminu lietošana, te pašā laikā mēģinot darīt to, ko mākslinieki attiecina uz savu māksliniecisko brīvību. Bet es lietot vārdu pielāgošanās notika. Tad ir jautājums, kā bija padomju māksliniekam pielāgoties buržāskai videi vai kapitālismam? Tu domā jau post padomju laikā? Jā, proti, tajā nozīmē viņi mainīja stila tēmas, kāda ir novērojama. Tas arī tāds vesels pētniecības laukums, jo tad nāks izskatīties 90. gados, un arī tas ir bijis zem mana pētnieciskā radara. Un tas bija tāds tiešām, Latvijas tādā ekonomiskā, sociālā kontekstā bija krīze, bet mākslā arī bija krīze, jo mākslinieki, viņiem bija grūti, viņi no šiem, kas vēl ir tāds būtisks elements, es domāju, kas attiecās ne tikai uz mākslas vidi, bet kultūru kopumā, viņa bija pakļauta ideoloģijai, tā bija ideoloģijas partnerattiecībās, un būtībā tā bija tāda sabiedrības elites slānis, un no šī elites slāņa arī mākslinieki tā pjedestāla krita un cīnījās par izdzīvošanu, un tā māksla, kāda viņa bija iepriekš radīta, tāda arī vairs īsti nevarēja darboties. Un tad kā kurš? Tad tur viens ceļš ir kaut kā tāds salonisms, kas protams, ir pieprasīts allaži visos laikos. Daudzi, man liekas, mākslinieki, kas arī mūsdienās, kas man liekas, ir tāda loģika, atrada tādu veidu caur pedagoģisko darbību, kas varbūt ir tāds godīgākais, lai gan no otras puses šī pedagoģiskā darbība savukārt paredz to, ka tās pagātnes vērtības diezgan nemanāmā veidā tiek turpinātas tieši caur nākamajām mākslinieku paaudzēm. Un, protams, arī bija tāds interesants ceļš, ka mākslinieki, tie, kas bija tādi jaunāki, viņi spēja ļoti ātri reaģēt uz situāciju. Un, piemēram, Maigo svārstību grupa 80. gadu šie redzamākie mākslinieki, viņi sāk veidot instalācijas, mākslas darbus pat ne tikai gan pilsētvidē, gan lauku vidē, un rotaļāties ar to jauno mākslas valodu. Brīžiem varbūt pat līdz galam nesaprotot, kā viņi darbojās, bet eksperimentējot un nebaidoties. Un, es teiktu tā, viņi bija tie, kas tādi
vinnētāji, jeb tie kuriem tā stratēģija izdevās vispareizākā. Jā, tur ir pieminēja to, ka kaut kāds vērtības varbūt tik nemanot nodots kaut vai caur pedagoģisko praksi. Un tad ir tas aspekts, ka tu nodarbojies arī ar tiem jautājumiem saistībā ar dekolonizāciju. Ja? Un tā. Un kā to var saprast saistībā ar mākslu šo dekolonizāciju? Jā, un te atkal par tām terminoloģijas lietām, jo tā kā tie visi ir tādi arī termini, kas ir ienākuši Latvijā no lielākoties, teiksim, no tādas es pat negribētu teikt rietumu teorijas, bet kritiskā teorija, kas, protams, ir arī šobrīd globāla. Un dekoloniālismu kontekstā tas ir lielā mērā šīs bijušās kolonizētā to valstu kultūra konteksts. Bet man liekas ļoti būtiska atšķirības starp šiem diviem vārdiem dekolonizācijā un dekolonialitāte vai dekoloniālisms. Jo dekolonizācija tas būtībā, tas ir arī šī saikne ar tas, ko mēs varētu devēt par trešo pasaules valstu tādu revanšisma politiku, par to, kā atbrīvoties no tā mantojuma, kas nāca tieši caur koloniālo varu. Un, protams, sākotnēji tas lielākoties tika attiecināts uz rietumvalstīm. Un tad tas, ar ko nāk šeit kopējā scēnā klāt Austrum Eiropa un arī bijušās Padomju Savienības valsts, ir tas, ka arī padomju okupācija bija koloniāla, imperiāla vara. Un, lai gan tas ir kā ideoloģiski nāk no pilnīgi tādas citas puses. Bet tas viss to kopējo ainu ļoti sarežģīja, jo, piemēram, ja tu vaicā par konkrētiem piemēriem, tad tas pats spilgtākais, ko patiesībā pamanīs pilnīgi viens, ir Latvijas kontekstā, Baltijas kontekstā, ir šī pieminekļu aizvākšanas gan kampaņas, gan tā visa retorika. Un tajā es redzu nevis dekolonialitāti, bet dekolonizāciju. Paši tie pieminekļu aizvācēju, tie skaļākie runas vīri runā arī par dekomunizāciju, par desovietizāciju. Un patiesībā nāk ar tādu ļoti melnbaltu un ļoti tādu atkal šeit ir tādās binārā polārismā balstītu skatījumu, kur es tomēr redzētu, ka šī dekolonialitāte nozīmē saprast to pagātnes pretrunīgumu un arī to, ka mēs nevaram pat tad, ja mūsu sabiedrība ir 50 gadus dzīvojusi okupācijas apstākļos, visus šos iedzīvotājus nodēvēt par konformistiem, tie, kas nebija disidenti. Bet tas ir tas, ko, piemēram, šī brīža nacionālā politika vai šī izteikti, es pat teiktu, tādu radikāli nacionālistiskie politiķi izmanto. Un tas nav tas ceļš, kas, manuprāt, būtu jāiet, ja mēs patiešām gribam veselīgi pārstrādāt pagātni. Varbūt saistībā ar šo publisko telpu un pieminekļu kā nojaukšanu. Es lasīju arī to sastādīto grāmatiņu, tulkojot atsauces. Un tajā ir Magdalēna Radomska. Un viņa, lai skaidrotu šo pieminekļu nojaukšanu, izmanto Lakāna jēdzienu paplašinātā identitāte. Proti tas, ka Lakānam šī identitāte ir ne tikai šajā bioloģiskā ķermenī, bet varbūt arī projicē, piemēram, vai uz citiem cilvēkiem, vai arī pat uz objektiem. Un tad viņa raksta. Komunismu palieks funkcionē kā demokrātiskās sabiedrības paplašinātā identitāte. Tādēļ arī ik pa laikam atskan šo pieminekļu nojaukšanas plāni. Tā skaitā debats par kultūru un tā tālāk. Proti, tajā nozīmē, ka šī padomju pagātne joprojām ir paplašinātās identitātes daļa un kaut kādā mērā cilvēki, kas pārāk identificē šo pagātni, viņi mēģina viņu nogalināt caur šo nojaukšanu faktiski. Ja? Un šajā gadījumā tad arī man interesē tas aspekts, ka no vienas puses, kad tu runā par padomju, latviešu padomju mākslu vai kaut ko tam līdzīgi, runāt caur amnēzijas aspektu. Lai arī iespējams, ka mums varbūt jārunā caur identitātes aspektu. Proti, ka mēs vienkārši vienā nozīmē nezinām, ko darīt ar šo identitāti, kas mums joprojām ir palikuši šajā gan publiskajā telpā, gan arī principā arī caur grāmatām, jēdzieniem un tam līdzīgi. Jā, tas pieminētais Magdalēnas Radomskas teksts un viņas atsaukšanās uz Lakānu, protams, ir tas psihoanalītiskā pieeja, kas ir ļoti iederīga, domājot par pagātni, jo tā pagātne tiešām viņa ir mūsos. Apzināti, neapzināti. Viņa ir ne tikai tajos, kas ir cilvēkos, kas ir apzinātā tādā pilnbrēdu vecumā dzīvojuši tā laikā, bet arī tas, ko sauc par šo pēc atmiņu un arī ķermeņa atmiņu.
Un, piemēram, tiešām ar to ļoti, mākslinieks strādā ļoti interesanti. Un, piemēram, tāds viens piemērs, uz ko es varu atsaukties nesenākās izstādēs, ko es veidoju, kur šī pagātne ir ienākt caur tādu vai vizualizēs caur ēnas metaforu. Un ēna ir kaut kas, no kā tu vari tur mēģināt no viņas izbēgt, bet viņa visu laiku sekos līdzi, un tu būtībā tev nākās viņu pieņemt. Un tad, ko tur viņi darīja un kā tu viņu apstrādā, kā tu viņu pieņem, tā patiesībā ir. Tas ir jautājums par identitāti, nevis par tu tagad izliksies, ka tev šīs ēnas nav. Un, jā, bet, vai, piemēram, tad vēl tu tad, mākslas, protams, daudz strādā ar metaforām vai ar kādiem šiem tēliem. Tēls kā tāds vizuāla figūra, caur ko paskaidrot, analizēt, domāt. Un tad arī šis tāds augstās atmiņas vai vēsās atmiņas tāds salīdzināms par to, ka šī padomu laikā iesaistītie viņiem tā ir pārāk karsta atmiņa, lai viņi ar to darbotos. Tas ir pārāk traumatiski. Trauma arī, protams, kā šis psihoanalītiskais termins. Un savukārt jau tad bieži vien tā ir pat nevis otrā, bet trešā paudze, kas ir jau un kur arī skaidro jau par to, ka kad tu negribi nodarīt saviem vecākiem tik ļoti pāri, tāpēc tu viņus neiztaujā par viņu iesaisti vai par viņu pieredzi šeit laikā, bet savukārt jau mazbērns šī trešās paudzes attiecībās spēja veidot kaut kādu noteiktu distancētību un jau analizēt un piemēram uzdot arī nērtus jautājumus un veidot kaut kādu tādu skatu punktu, kas ne tikai iet tajā komforta zonā, bet arī tajos nostūros, par kuriem labprātāk vecāku paudzi neatcerētos. Patiesībā viņš bija pienācis, manuprāt, jau pirms kāda laika, un tas ir interesanti arī mākslas kontekstā, un es domāju, ka tas, es runāju par mākslu plašā nozīmē, tajā ietverot arī citas kultūras jomas. Bija pats posms, ka tas bija ļoti klātesošs arī izstādēs, aktuālais mākslas darbos, un tad kaut kā tas noplaka. Un, piemēram, ja runā par šo kaut kādu padomu laiku pēctecību, man joprojām šķiet, ka tas, ka Latvijas mākslā ir tik maz tādas politisku intenču mākslā, tā ir tā pagātnes ēna, ka daudz ērtāk ir nodoties vai nu subjektivitātēm, savām iekšējām, emocionālām šūpolēm un pārdomām, un bieži vien tas ir pat, tev pašam būtiski, bet vai tas ir svarīgi kādam citiem, tas varbūt pat māksliniekam nav. Politiskums kā padomju filozofijas vai padomju domas, padomju telpas mantojums. Jā, un, piemēram, tādu aktīvu politisku, sociālu darbību vai kaut kādu rīcību uztvert kā kā tādu šo ir kaut kāds saistīts brīdloģi. Piemēram, man šeit gluži komisks, bet arī tāds pēdējā laika hīts, kad vides attīstības ministrs nosauca šos vides aktīvistus par zaļiem komunistiem, un tas tāds paradoks. Bet tad tie, kas iestājās par kādu aktīvu rīcību un publisku diskusiju, viņa retorikā ir komunisti, jo tas, atbilst šeit padomu laika, Pavļika Morozova laikam pieejai. Labi, tad sanāk, ka tik līdz būs mākslas politisks, mēs varētu uzskatīt, ka padomu laika vairāk mazāk šie traumatiskie laiki ir tā kā pārkāpti. Tas atkal tāds vienkāršojums, jo es nezinu, kad pienāks tāda laika. Varbūt tāda nekad nepienāks. Mūsu identitāte vienmēr būs saistīta ar šo padomu. Un, protams, ka tāds, galu galā, ir vieta gan aktīvismu mākslai un aktīvismam kā tādam, un ir vieta, mākslai, kas, sniedz kaut kādu tādu emocionālu gandarījumu, un kur skatītājs vēlētos labprātāk aizmirsties no savas ikdienas. Es nenoliedzu, protams, mākslai nav jābūt, un galu galā arī, ja mēs tīri no kritiskās teorijas skatāmies, tad arī visi tādi politiskākie mākslas teoretiķi atzīst, ka mākslai nav jākopē politiskais aktīvisms, tā ir savi instrumenti. Un tas, ar ko es arī pati daudz strādāju, ir tas, kas atkal tas ir tāds ļoti tāds termins, kas var nozīmēt ārkārtīgi daudz ko un arī ļoti specifiski, bet šī mākslinieckā pētniecība
kas izmanto citus instrumentus nekā akadēmiskā pētniecība, nekā vēsturnieki vai sociologi vai antropologi. Bet, man liekas, interesantākie stāsti ir tādi, kas savieno gan to, ko varētu saukt par mikrovēsturi vai šis ikdienišķus stāstus, kas pievēršās nevis varoņiem vai tādām visiem zināmām figūrām, bet vecvecākiem vai kaut kādām cilvēkiem, kurus tu pazīsti, bet kur varbūt ar kaut kādiem pilnīgi banāliem ikdienas momentiem, tu spēj kaut kā precīzāk uztvert tā laika specifiku. Un vienlaikus, kur arī iesaistās iztēle, jo iztēle, protams, arī tas ir mākslas spēcīgākais instruments un dažkārt varbūt tiešām tāda dokumentalitāte un fikcija kopā spēj radīt daudz spēcīgāku pagātnes izvērtējumu nekā tādi akadēmiski pētījumi. Labi, paldies. Es ceru, ka mūsu akadēmiskie pētījumi arī palīdzēs izvērtēt pagātni. Jā, bet, protams, kā mākslinieciski. Bet, tas, kas ir būtiski šajā sakarā pieminēt, ka es ārkārtīgi ticu sadarbības pieejām un tam spēkam, kas nāk ar sadarbībām, un tieši tāpēc arī šie mākslinieckie pētījumi ir ļoti, protams, ka patiesībā viņi var realizēties tad, ja notiek šī sadarbība, kur nevis mākslinieks tikai paļaujās uz savām spējām, uz savām kompetencēm, bet kur veidojās jau tāds plašāk, daudzslāņaināka satikšanās starp māksliniekiem, dažkārt tie var būt vēsturnieki, dažkārt varbūt pat tiešām burtiski cilvēki, kas tā laikā ir dzīvojuši un pat brīnās, kāds viņiem sakars ar kaut kādu mākslas kontekstu, bet pēkšņi kaut kā atverās tas stāstījums un arī sapratne caur to. Paldies par sarunu. Es ceru, ka mums būs laba sadarbība arī turpmāk. Un cerams, ka arī mūsu pētījums kaut kā palīdzēs māksliniekiem, līdzīgi kā mākslas vēsturnieki palīdz mums. Noteikti. Paldies.